Rihards Nikus! Labvakar visiem! Man ir tas gods nolasīt to, ko Rihards jums ir uzrakstījis. Es neesmu pati vēl lasījusi, jo viņš rakstīja lidmašīnā. Tātad no Riharda, skatoties uz Rihardu, mana balss ir viņa. Katram dzīvē ir kāds sapnis, ko viņš vēlas izdarīt. Un man šis grūtais sapnis ir beidzot īstenots. Ceļoties, krītot, smaidot un raudot. Nekad nekļūst vieglāk, vienkārši tu pats kļūsti labāks. Man šīs zelta medaļas nozīmē ne tikai smagu darbu, bet arī valsti, no kuras esmu nācis. Tā ir mūsu zeme Latvija un mana mīļā pilsēta Baldone. Paldies manai Paraijādas komandai un zirga saimniecei Irinai Andrusai. Komandas spēks ir katrā tās atsevišķajā dalībniekā, un katra individuālā komandas dalībnieka spēks ir viņa komanda. Svarīgi nav vēlme uzvarēt, jo to grib visi. Vēlme un gribas spēks sagatavoties uzvarai ir tas, kam ir nozīme. Tāds atbalsts, kādu esmu saņēmis pēdējās dienās, ir kaut kas neaprakstāms un liek man smaidīt katru reizi, kad kāds no jums man kaut ko uzraksta. Paldies, es varētu teikt mūžīgi, bet ir daži cilvēki, kas ļoti maz ir pieminēti. Pirmkārt, tā ir mana māsa ar vīru Edgaru un vecmammu. Viņi man ir ļoti daudz palīdzējuši sevišķi pēdējā gada laikā. Otrkārt, es vēlotos pieminēt arī manu pirmo treneri Olgu Šelleri, kura man toreiz mazam būdama noticēja un lika pamatu tik lielam sapnim kā šīs zelta medaļas. Es zinu, ka caur uzvarām visā pasaulē sportisti ar savu apņēmību kļūst par paraugiem un iedvesmas avotu cilvēkiem, iedvesmojot ticēt savām spējām. Parasportisti parāda, ka tiekties pēc sapņiem var ik viens cilvēks. Veltu šīs medaļas savam vectēvam Andrejam, kurš mani izvadāja reitterapijas un vēlāk jau uz sporta treniņiem. Paldies par Latvijas atbalstu parasportistiem. Es ceru, ka jūs redziet, lai kas arī dzīves laikā mūs neskārtu, ir patiešām iespējams paveikt varenas lietas. Ar mīlestību, Rihards!